Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Ik viens no mums kaut reiz mūžā ir izjutis locītavu sāpes, vai bažām ir pamats, cik tas ir nopietni un kā rīkoties, atklāsim raidījuma gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas studijas eksperti, dakteri Sandru Černišovu, medicīnas sabiedrības ARS, ģimenes ārsti, terapeiti, osteoporozes speciālisti, specializējusies osteoporozes diagnostikā un ārstēšanā. Dakteris, sāpēm locītavā un sāpēm gandrīz ik viens no mums kaut reiz dzīvē ir saskāries. Ko darīt? Sāpes locītavās, sāpes mugurā ir viens no biežākajiem simptomiem, kas liek pacientam doties pie ārsta. Sāpes locītavās var būt kā ļoti nopietnu slimību simptoms, tā arī vienkārši liecināt par pārslodzi locītavās. Ja mēs atsijājam kā sāpju iemeslu traumas, tad sāpes locītavās varētu iedalīt tādās divās lielās grupās. Viena ir tā saucamais osteoartrīts, kas ir nodiluma slimība, kas veidojās gadiem ejot, mūsu locītavām nolietojoties, un kas izsauc sāpes, nepatīkamus simptomus, kustību ierobežojumus. Un otra grupa sāpēm, tās ir nopietnas reumatiskas saslimšanas, tā ir nepareiza mūsu organisma imunitātes reakcija, kas vēršās pret mūsu normāliem locītavu audiem. Bet tomēr bieži saka, ka biežākais locītavu sāpju iemesls ir vecums, vai mēs tā strikti varam to tā nozīmēt? No vienas puses varētu teikt, ka tā, jo ilgāk mēs savas locītavas lietojam, jo vairāk viņas arī nolietojās. Bet nevienmēr mēs varam teikt, ka vecums ir vienīgais iemesls sāpēm locītavās, jo riska faktori un faktori, kas provocē šīs sāpes, ir ļoti dažādi. Tās var būt traumas, tās var būt pārslodzes, tā var būt statiska, ilgstoša slodze locītavās. Tas var būt gan monotons muskuļu pārslogojums, gan arī nepietiekams muskuļu tonus, kas rada papildus slodzi locītavām. Tad kāda būtu tā pareizā rīcība vai diagnostika, lai noteikti, kādēļ ir šīs sāpes? Pirmkārtām cilvēkam ar sāpēm locītavās noteikti būtu jāgriežās pie ģimenes ārsta, pie terapeita, kas tad arī veicot gan pirmkārtām pacienta iztaujāšanu, apskati, nozīmēs nepieciešamos izmeklējumus, kas ļaus izdiferencēt, vai šīs sāpes ir saistītas ar kādu nopietnu patoloģiju cilvēka organismā, vai tās ir sāpes, kuras ir vairāk saistītas ar mūsu nepareizo varbūt slodzi un locītavu nolietojumu. Pirmkārtām tās būtu analīzes, tomēr paskatīties iekaisuma rādītājus, reumatiskos rādītājus. Ja mēs redzam, ka tādas būtiskas izmaiņas šajās analīzēs nav, vēl mēs varam pievienot aparatūras izmeklējumus, gan rentgena izmeklējumu, gan ultrasonogrāfiju locītavām, gan kompjutertomogrāfiju un arī magnētisko rezonanci. Biežākais locītavu sāpju iemesls ir osteoartrīts. Kas tas tāds ir? Tā vienkārši runājot, tas ir locītavu nolietošanās. Respektīvi, mūsu kaulu virsmas klāja skrimslis, kas ir tāda gluda līdzena kaulu virsma. Un tad, kad ir šī nepareizā slodze uz kaulu, tad šis skrimslis nodilst un pamazām kaulu virsmas atkailinās, berze starp viņām kļūst sāpīga, veidojās nepareizs sāļu izgulsnējums, veidojās dažādi kaulu izaugumi, radziņi locītavu virsmās, kas vēl vairāk apgrūtina šo locītavu kustību. Tāpat veidojās apkārt locītavām nepareizs muskuļu saspringums, kas vēl vairāk šīs sāpes un kustību ierobežojumu pastiprina. Arī veidojās patoloģisks iekaisuma izsvīdums sinoviālajā apvalkā, kas rada locītavas pietūkumu un sāpes. Kāds tad būtu tas ieteicamais ārstniecības veids vai kā notiek ārstniecība? Kā šo problēmu atrisināt?
Jāsaka, šobrīd ir pieejami ļoti daudz pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi, kas diezgan veiksmīgi šīs problēmas arī var izcināt. Taču pirmām kārtām, protams, vajadzētu pievērst uzmanību to riska faktoru novēršanai, cik tas ir iespējams, kas var šīs locītavu sāpes provocēt. Jau šis process ir progresējis un ar fizikālām metodēm vien nepietiek, tad, protams, pievieno medikamentu lietošanu, ja? Un medikamentu lietošana arī var būt gan iekšķīgi lietojami medikamenti, gan arī intraartikulāras injekcijas, ko ievada locītavās, dažādas gan ar pretiekaisuma darbību, gan skrimsli atjaunojošu darbību. Un jāsaka, viss beidzot jau tādās izteiktās locītavu deformācijas stadijās jau pielieto arī locītavu endoprotezēšanu, kad šo nolietoto locītavu nomaina ar mākslīgu locītavu. Tādēļ ir pienācis laiks mūsu nākamajam stāstam. Dosimies uz sarunu pie doktora Ļu, lai noskaidrotu šīs ārstniecības metodes un iespējas. Kā viena no sāpju mazinošajām un sākotnējām ārstniecības metodēm tiek rekomendētas intraartikulārās injekcijas, jeb kā tautā saka, blokādes. Tur ir divi dažādi veidi. Ja, teiksim, pie lielākas artrozes var taisīt blokādes. Ja, teiksim, tas parasti ir kaut kāds hormonāls preparāts kopā ar lidokaīnu, bet viņas tā kā noņem iekaisumu un noņem sāpes pārsvarā. Otra grupa ir tā saucamā hyaluronidāzes preparāti, ko veids tādiem vairāk jauniem, aktīviem pacientiem pie nelielas artrozes. Tikko es veicu, intraartikulāru injekciju ar hyaluronskābi. Parasti es to veicu tādā gadījumā, kad pacientiem ir neliela vai sākuma artroze, kur vēl tie skrimšļi, nav tik stipri bojāti un it kā var atjaunoties varbūt pat, ievadot šitas zāles. Taču gadījumos, ka skrimšļi ir ļoti bojāti, cilvēks jūt neciešamas sāpes patstāvīgi, nespēja vairs pārvietoties bez palīgierīcēm, ir jāveic operācija. Jā. Locītava ir bojāta, tur mehaniski nodila skrimslis un kauls. Līdz ar to tiešām vienīga metode ir tā endoprotezēšanas operācija, ko biežāk taisa ceļa locītava, gūžas locītava, retāk varbūt pleca locītava. Kā var teikt, tā ir ceļa locītavas endoprotēze. Ceļa locītava sastāv no 4 kauliem, var teikt, bet nomainīt tika virsma 2 kauliem. Tas ir ciskas kauls, kur iet šita daļa. Viņu iecementē. Kaula, un tā ir daļa, kura iet lielajā lielkaula apakšē. Un pa starpu šeit ievietojas inserts, un tā viņa darbojas pie kustībām. Pēc operācijas, kuras laikā gūžas vai ceļa locītava tiek aizstāta ar mākslīgu locītavu, izzūd sāpes, un pateicoties mākslīgai locītavai atjaunojas kustīgums. Kā rīkoties situācijās, kad par locītavu sāpēm sāk sūdzēties jauni cilvēki un arī bērni? Protams, ja par sāpēm locītavās sūdzās jaunieši, bērni, tad tas var liecināt par kādu nopietnu problēmu organismā. Tāpēc noteikti ir jāgriežās pie ārsta, jo skaidrs, ka bērnu vecumā vēl runāt par locītavu nodilumu tā kā nebūtu īsti vietā. Un kas attiecās uz reumatiskajām saslimšanām, tad te ir jāpatur prātā, ka locītavu sāpes var būt tikai viens no simptomiem, jo šīs reumatiskās saslimšanas skar ļoti daudzas orgānu sistēmas, kas ļoti būtiski ietekmē kopējo organismu stāvokli, bet pirmie simptomi var būt tieši sāpes locītavās. Tādēļ dosimies uz sarunu pie reumatologa, lai noskaidrotu, par ko var liecināt šīs reumatiskās saslimšanas un kas ir arī artrīts. Artrīts, tas nozīmē, ka tas ir locītava iekaisums ar visām no tām izējošām sekām. Tā tad ir locītavas pietūkums, ir varbūt locītavas apsārtums, varbūt sāpes, varbūt kustība ierobežojums. Un artrīti var būt dažādas etioloģijas artrīti. Ir artrīti, kas var būt strutaini, saistīti ar strutaino infekciju. Varbūt artrīti, kas, kā mēs viņu saucam, reaktīvi artrīti, kas saistīti ar citu infekcijas slimību, un viņš jau veidojās kā reaktīvs pie šīs infekcijas slimības. Tad artrīti var būt tādi, kas skar pavisam citu orgānu sistēmu, un tikai viens no šīs slimības izpausmes tādiem simptomiem. Artrīts var būt pie cukurdiabēta, artrīts var būt pie vairogdziedzera slimībām,
Ar artrītu mēs varam sastapties arī onkohematoloģijā, kuņģa zarnu trakta slimībām, Krohna slimība, čūlainais kolīts, kad artrīts ir vienkārši šīs slimības tikai viena komponente. Un tad tāda smagākā artrītu grupa ir tie saucamie juvenīlie idiopātiskie artrīti, jeb hroniskie jauniešu artrīti, kur pats nosaukums jau norāda, ka šī slimība skar bērnus, tātad līdz 16 gadu vecumam, un idiopātisks norāda to, ka šīs saslimšanas pilnībā etioloģiskais moments nav zināms, nav skaidrs. Un mēs zinām, kad šobrīd ir tāds valdošais uzskats par to, ka tā ir tomēr ģenētika, ka tās ir ģenētiski pārmantotas saslimšanas, un saskaroties ar kādu nelabvēlīgo faktoru, vai tā ir slimība, vai tā ir trauma bērniem, vai stresa situācija, organisms tiek izgrūsts no šī līdzsvara, un šī slimība manifestējās, ja parādās savā klīniskā izpausmē. Idiopātiskam juvenīlam artrītam ir arī 7 apakštipi, un katrs no viņiem ir ar savu klīniku, un katram no viņiem ir arī sava ārstēšanas tādas īpatnības. Ja mēs runājam par idiopātisko juvenīlu artrītu, tad šī saslimšana, diemžēl, var bojāt ne tikai locītavas, viņa var bojāt visus orgānus, kurie iet saistaude, var bojāt acis, var bojāt nieres, var bojāt arī sirsniņu. Neārstētos gadījumos, ja pie ļoti tādas agresīvas slimības formas, var veidoties iekšēji orgānu, visbiežāk nieru amiloidoze, un kas beidzās ar nieru nepietiekamību sainu. Tāpēc ļoti būtiski, zinot visus šos momentus, ļoti būtiski ir šo slimību agrīni diagnosticēt, agrīni uzsākt ārstēšanu, specifisku ārstēšanu atkarībā no tā artrīta tipa. Tādējādi mēs varētu šos slimniekus ievest tādā stabilā, ilgstošā remisijā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti un pasargāt viņus no invalidizācijas. Reumatoloģiskās slimības ir viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ pacients apmeklē ārstu, taču joprojām sabiedrībā valda vairāki mīti par reumatīdajām slimībām, ko apliecināja arī doktere Rute Šantere. Reumatoloģijā, diemžēl, ir daudz mītu, kurus man gribētu šodien apgāst. Un pirmais mīts ir tas, ka ar reumatoloģiskām slimībām principā slimo tikai pieaugušie un pat vecāku gada gājuma cilvēki. Šis mīts ir pilnīgi nepareizs, jo, diemžēl, ar visām reumatoloģiskām slimībām, ar kurām slimo pieaugušie, slimo arī bērni. Protams, varbūt citā procentuālā sastāvā, privilēģija varbūt pieder osteoartrītam un spondiloartropātijām pieaugušiem cilvēkiem, bet, diemžēl, arī mēs pusaudžu vecumā ar šīm problēmām saskaramies. Otrs mīts ir tas, kad uzskata bērniem visas locītavu sāpes, ka tās ir augšanas sāpes, un principā viņas pāries pašas no sevis, un nekas nav jādara. Arī šis mīts nav pareizs, jo, diemžēl, augšanas sāpes ir tāds termins bērnu reumatoloģijā, un šīs sāpes bērniem var būt, bet tās nekad neskar locītavas, tas skar garos stobra kaulus. Un, ja bērns lokalizē sāpes locītavā, tad šī problēma ir nopietna un diemžēl, ir jāapsver jautājums par griešanos pie ārsta, vismaz ģimenes ārsta. Trešais mīts vēl ir tāds, ka cilvēki saka, mēs taču lietojam tik daudz kaļķi, tabletes un šķidro kaļķīti, un kāpēc tās locītavas sāp? Mūsu zonā un pie mūsu, uztura tradīcijām, kad mēs lietojam tomēr diezgan daudz uzturā piena produktus, mēs ļoti reti redzam bērnus ar pazeminātu kalcija līmeni. Tātad tas kalcijs tiek uzņemts ar uzturu pietiekoši, bet ir cita problēma. Mēs dzīvojam tādā zonā, kur ir maz saulītes, un līdz ar to bērniem ir diezgan zems D vitamīns. Tā kā D vitamīna zemais līmenis arī var dot locītavu kaulu sāpes, var dot nogurumu, var dot dažādas endokrīnās sistēmas tādas disfunkcijas. Reumatīdais artrīts ir hroniska autoimūna slimība, kad ķermeņa imūnsistēma reaģē pati pret saviem audiem, izraisot iekaisumu locītavas audos. Slimība parasti sākas 30 līdz 55 gadu vecumā. Ar to Latvijā slimo aptuveni 20 000 cilvēku. Slimība īsā laikā sagrauj cilvēka veselību. Ir zināms, ka ir arī ģenētiska predispozīcija, ka noteikta gēna nesoši pacienti biežāk saslimst ar šo slimību nekā citi cilvēki. Viena no situācijām, kad būtiski mainās imūnais status, tā ir grūtniecība.
Un diezgan daudz reumatoīdā artrīta pacientu ir jaunajām māmiņām pēc bērna piedzimšanas, kad viņas atnāk ar sūdzībām par sāpēm sīkajās pirkstu locītavās, par rīta stīvumu, par locītavu pietūkumu, un patiešām izrādās, ka viņām ir šis reumatoīdais artrīts, kas jo agrāk diagnosticēts, jo labāk, jo jāārstē visu mūžu. Slimības sākumā iekaisums skar locītavas, tās sāpes ir pietūkušas, reizēm apsārtušas. Naktīs un no rītiem locītavās vēro stīvumu, kas dienas laikā mazinās vai pat izzūd. Reumatoīdā artrīta slimības laikā pacientam ir nespēks, nogurums un sajūta, ka esi slims. Reumatoīdais artrīts visvairāk bojā plaukstu, roku, plaukstas pamatnes locītavu un sīkās locītavas, kas mums te ir starp falangām. Tas ir galvenokārt simetrisks, sīko locītavu pietūkums un sāpes abās rokās. Reumatoīdā artrīta gaita ir saistīta ar sāpēm, kas būtiski grauj cilvēka dzīves kvalitāti. Slimības uzveikšanā primārā loma ir saulaicīgai diagnostikai. Reumatoīdā artrīta diagnoze var tik uzstādīt, uzklausot pacienta sūdzības, veicot vispārēju ķermeņa apskati, saņemot analīžu rezultātus un radioloģiskos izmeklējumus, kā rentgenu abām plaukstām un abām pēdām, un, ja nepieciešams, arī ultrasonogrāfiju vai retākos gadījumos magnētiskās rezonanses izmeklējumu locītavām. Reumatoīdā artrīta ārstēšanai, tāpat kā citu autoimūnu ārstēšanai, Latvijas Reumatologu asociācija ir izstrādājusi vadlīnijas, un ir noteikts algoritms, kā mēs sākam ārstēt un principā, kā vajadzētu sākt ārstēt visiem reumatologiem. Jo pirmkārt tas atvieglina reumatologu darbu, jo tev priekšā jau ir špikers, un otrām kārtām tas unificē vienas specialitātes darbu valsts ietvaros. Ja? Un līdz ar to var veikt, kā lai saka, pareizāku datu analīzi, ja visi strādā vienādi. Lūk, un tas pirmais medikaments, ko mēs izmantojam pacientiem, ir metotreksāts. Pacienti, kas slimo reumatoīdu artrītu, to ļoti labi zina. Tas ir pirmais medikaments. Medikamenta efektivitāti pēc dažādiem rādītājiem mēs nosakam ik 3 mēnešus, un ja tā medikamenta efektivitāte nav, mēs nomainām uz nākošo medikamentu, uz nākošo. Teiksim, gada laikā, ja nav efektivitāte ne uz viena tā saucamajiem sintētiskajiem bāzes medikamentiem, tad ir indikācijas pārslēgšanai uz bioloģiskiem medikamentiem. Ja pacienti neārstējas ilgstoši visu mūžu, regulāri, ar lielākām vai mazākām medikamentu devām atkarībā no slimības gaitas, vienkārši notiek progresējoša sīko pirkstu locītavu deformācija. Ir šie visi āķveida pirksti, un, var sakot, iet bojā sīkās locītavas, un cilvēks vienkārši pienāk brīdis, ka viņš pat sevi nevar apkopot. Bet reumatoīdais artrīts ir sistēmiska slimība. Un, ja netiek ārstētas saulaicīgi locītavas, tad līdzās šim milzīgajām deformācijām un teiksim, sadzīves problēmām, darba problēmām pievienojas vēl klāt iekšējo orgānu bojājumu. Un pirmām kārtām tās ir nieres, kas nes sev līdz, protams, paaugstinātu asinsspiedienu. Otrām kārtām tā ir sirds, kas var izraisīt sirdskaitas un arī miokarda infarktu. Marika mums sacīja, ka sadzīvot ar reumatiskām slimībām ir jāiemācās. Tas nav viegli, bet tikai kaut ko aktīvi darot varam palīdzēt sev justies labāk. Saprotams, ka reizēm ir grūti saņemties un negribas darīt itin neko. Ņemot vērā savu personisko pieredzi ar slimību, Marika nolēma palīdzēt arī citiem cilvēkiem, kas sirgst ar reumatoīdu artrītu, un tā 1999. gadā tika dibināta biedrība. Galvenais mērķis ir pacientu izglītošana, sniegt informāciju dažādu par medikamentiem, par diagnozēm, par ārstēšanām, par tradicionālām ārstēšanām, par netradicionālām. Sociālās aktivitātes, izvilkt no mājas, sniegt alkoni, teikt, tu neesi tāds viens pats, un mēs kopā varam. Un mums ir nodibināts arī reģionālās nodaļas Liepājā, Cēsīs, Jēkabpilī, Jelgavā. Ārstniecībā neatsverama loma ir arī fiziskajai terapijai.
Reumatoidā poliartrīta pacienti sastāv lielāko to pacientu grupu, kas izmanto fizikālās terapijas metodus savā ārstēšanā. Un, ja mēs runājam par pārējām pacientu grupām, tad otra liela grupa ir, kas nosacīti skaitās pie reumatiskajām saslimšanām, tie ir osteoartrīti, jeb tā saucamās deformējošās artrozes. Tā kā pacientu lielākās sūdzības ir sāpes, fizikālā terapija sniedz atvieglojumu, un šīs procedūras ir nesāpīgas. Mums ir gaismas terapijas ierīces, teiksim, kvarts jeb kalnu saule tiek izmantot šo slimību ārstēšanā. Izmantojam lāzerterapiju, lāzeru un magnētterapiju kombinētu. Ir tāda ierīce kā bioptrons. Tad ir visādas augstfrekvences ierīces kā UVC, medicīniskie mikroviļņi, kuras, starp citu, ļoti labi palīdz reumatiskām saslimšanām. Tad ir dažādas strāvas veidi, elektroforēzes, amplipulsu terapija, ultraskaņu izmanto un arī parafīnozakrīta aplikācijas un dažām slimībām arī ūdensdziedniecības procedūras, galvenokārt zemūdens masāžu. Iekaisīgām slimībām, reumatiskām iekaisīgām slimībām mēs izdalām, rupi runājot, divas galvenās fāzes. Iekaisīgā fāze, jeb eksudatīvā un proliferatīvā, jeb, teiksim, tā deģenerācijas rētošanas fāze. Un tad katrā fāzē ārsts, kuram ir attiecīgi profesionāla sagatavotība, nozīmē piemērotāko no šīm procedūrām, ko es uzskaitīju. Un parasti ārstēšanās kursā ir vajadzīgas vairākas procedūras, teiksim, 10 vienas, 10 otras vai cits skaits. Un paralēli izmanto fizioterapiju, jeb ārstniecisko vingrošanu, lai saglabātu locītavu kustību apjomu, mazinātu stīvumu, un funkcionālo pilnvērtību saglabātu. Tātad to kombinē visu kopā, un tad rezultāti parasti ir labi, un pacienti to atzīmē. Lai saglabātu locītavu funkcionālās spējas, vingrinājumi locītavām ir jāveic regulāri, taču sākotnēji tie jāuzsāk speciālista pavadībā. Pie artrītiem ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt kustību apjomu locītavas kartajā un arī saglabāt muskuļu spēku ap to locītavu. Tāpēc, kad sākās tas process, tad uzreiz samazinās mobilitāte locītavā, un līdz ar to visi muskulīši apkārt paliek vājāki, var pateikt, ka tie pat atrofējās. Un tas uzreiz samazina dzīves kvalitāti, tas uzreiz traucē ikdienas aktivitāšu veikšanu, un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi strādāt ar visām šīm problēmām kopumā. Bez tam ir ļoti svarīgi ņemt vērā, kādā fāzē atrodas slimība. Ja ir akūtā fāzē, tad, protams, mēs tik aktīvi nevingrosim. Mēs gribēsim vairāk samazināt sāpes, mēs to darīsim vairāk ar augstuma aplikācijām, piemēram, samazināt tūsku. Arī ar augstumu mēs varam. Tad arī ir ieteicams miers. Tad, kad jau ir tā slimība ir remisijā, kad nav pietūkuma, locītava nav sāpīga, arī ir vairāk vai mazāk kustības ir pilnākā apjomā, tad mēs varam jau runāt par aktīvākiem vingrumiem, kā piemēram dotajā brīdī. Mēs strādājam aktīvi ar visām locītavām. Mēs aktīvi nodarbojamies ar muskuļu stiprināšanu ap locītavu. Tas ir otrs, tad mēs arī cenšamies, protams, maksimāli atjaunot kustību, ja tā ir samazināta, kā arī mēs veicam ar pacienta, izglītošanu, kas viņam būtu ieteicams, un kas no otras puses, ko mēs viņam neieteiktu darīt. Cilvēkiem, kas slimo ar reumatoīdu artrītu, ir jāiemācās sadzīvot ar šo slimību, jāiemācās saprast organisma teiktais, jāapgūst medikamentozo un nemedikamentozo metožu iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tas ir labākais veids, kā slimnieks pats sev var palīdzēt. Esam devuši jums labus padomus, kā saulēcīgi parūpēties par savu veselību, tādēļ esi vērīgs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā sestdiena. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.